Tā vienkārši mēs viens otram blakus pārmīsim vārdus. Šodien man blakus dziesmu autore, dziedātāja, mamma, šobrīd arī kora vadītāja, daļa no kaut kaili, es teiktu, vislabākā daļa. Meitene ar putniem, Kristīna Pāža! Jē, sveiciens! Čau visiem klausītājiem! Prieks būt šeit! Čau, Nauri, sen nebijām tikušies! Mēs tiešām sen nebijām tikušies. Kaut gan mēs, tā vēsturē skatoties, mēs esam ļoti daudz laika pavadījuši kopā, vienā telpā esam gulējuši 3 mēnešus blakus gandrīz vai. Jā, mums ienāca uzreiz ar milzu kameru. Ar kameru sejā sveiciens arī tiem, kas pēc tam redzēs citos tīklos. Kā tev vispār šis laiks tādā skrējienā? Kora vadītāji? Vienkārši teikās, what? No kurienes? Priekš manis pašas tas arī ir viens liels what, jo es neesmu, manī nav, man šķiet, šis te līderis un vadītājs gēns, un iespējams tieši tāpēc es parakstījos šai avantūrai, lai es iemācītos būt līdere. Redz kā? Dievs nav mazais bērns, vai ne? Bet man vajadzēja nedēļu, lai tā kā piekristu šim piedāvājumam. Es domāju, aptuveni tieši nedēļu. Man to vajag vai man to nevajag? Bet, man to vajag. Ir tīri ok, ir tīri labi pieredzīt. Jā, tieši tā ir pieredze un piedzīvojums. Aizkrauklis sudraba pelēkais. Yes! Tagad es zinu. Klau, ķeramies klāt pie tādām šiem viens otram blakus rubrikas jautājumiem. Aiziet. Es gatavi, jā? Varam. Ja šī būtu tava darba intervija, kā tu ar sevi iepazīstināt? Kas tu esi? Kas ir Kristīna Pāža? Kristīna Pāža ir samtaina balss, talantīga sieviete, harizma un ļoti sarežģītas dabas zvērs. Varbūt tas nav gluži darba intervijā, bet ļoti droši vien atkarīgs no tā, uz kādu darbu tu dodies, vai ne? Jā, tu tikai dīzim vēlreiz varēši tā prezentēt. Nepārdomāju šo jautājumu kārtīgi, jo tomēr darba interviju tur vajadzētu bišķiņ tā kā, ar tādu pietātu. Es tā uzreiz izšauju visu savus kārtas, bet, grūti jau par sevi runāt. Jā, viss grūtāk. Raksturot sevi pāris vārdos. Tas ir sarežģīts jautājums. Jā, tāpēc jau ir šī rubrika. Jā, nākamais jautājums. 3 lietas, kas vajadzīgas tavai laimei. 3 lietas, kas vajadzīgas manai laimei? Wow, miegs. Jā. Dzīves biedrs. Didzis. Sveiciens Didzim. Un arī, protams, mans dēls Bruno un mani abi vīrieši. Viņus nevarēja ielikt vienā kategorijā, tāpēc es viņus izdalīju atsevišķi. Nebūtu arī pareizi. Bet, tas tomēr nav. Mani cilvēki, miegs. Un arī īstenībā vienatne ļoti palīdz sazināties man, jo tad, kad es daudz esmu ārā un spēlēju koncertus, es ļoti nogurstu no šīs te aktīvās dzīves, un tad man vajag to vienatni. Un tad es tā kā restartējos un sazumējos, un daba, lauki, mani lauki. Laukos. Jā, absolūti. Tas ir tur jau 5 lietas. Tādā ziņā, lai tu dabūtu šo... Kur tu uzlādējies? Stukmaņos es uzlādējos. Stukmaņi saucās? Stukmaņos es lādējos. Aizbraukt uz stukmaņiem? Jā, pavēroju putnus ar savu binokli, pasēžu pļavā un sazemējos. Pagaid, tu vēro putnus ar binokli? Jā, man ļoti patīk. Ornitologs? Ja es nebūtu dziedātāja, es droši vien būtu ornitologs. Tas pilnīgi mans, jā. Es domāju, ka kaut kādā brīdī es tiešām arī iešu un izmācīšos un iegūšu šo te ornitologa profesijas. Pavisam nopietni? Jā, tiešām nopietni. Šīs tā dieka, es tiešām par tevi nezināju. Tas ar mani notika tajos laukos. Tā, ka sākās Covid, tad es pārvērtos par putnu meiteni. Jā, par ornitologu. Tas notika ļoti ātri. Ko tikai mums neizdara pandēmija? Jā, precīzi. Nomaina profesiju. Labi, nedarbi. Lieta, ko es darījusi, bet gribētu, lai neesi darījusi. Pilnīgi atklāti. Īstādēs mēs esam tikai 2 mēs. Wow. Nedarbi. Tāda. Pirmais, kas man iešaujas prātā, jo vispār es pēc dabas esmu cilvēks, kurš baigi nenožēlo lietas, ko es esmu darījusi, un man nav tāds, ko es gribētu atgriezt.
Bet es ļoti kādreiz darīju pāri savam pirmajam garīgajam mūzikas skolotājam Arnim Miltiņam. Es ļoti daudz sliktas lietas runāju, dziedot viņa ansamblī Tūnes. Tā kā Arni Miltiņ, ja tu klausies šo raidījumu, lūdzu piedod man par to, ka es tik daudz sliktas lietas runāju un bija ļoti, es tiešām biju ļoti nejauka. Es biju ļoti nejauka. Mēs bijām tādas divas meitenes, kas nenovērtēja to, cik patiesībā daudz viņš mums muzikāli un, muzikāli iedeva. Jūs bijat tāds, kas stāv stūrī, ņeņeņe pat būtu maigi, jā. Tā kā Arnis piedod man. Mēs bijām baigās riebeklis, jā. Es nezinu, vai es viņam esmu vispār atvainojusies. Man vajadzēja vairākus gadus, lūdzu, vēlreiz. Arni Miltiņu piedod man. Es domāju, ka viņš piedod. Nē, mēs esam sarakstījušies, un mums ir bijis arī tā kā popgrupas atceres koncerts, tā kā mēs esam arī satikušies, un pēc cik gadu atpakaļ es tur sāku dziedāt, sen. Un bija tas atceres koncerts, un tad mēs sadziedājāmies kopā uz skatos, un tad šeit tur pat to piedot nebija īsti, kur iespraust. Tas bija tāds skaists atrisinājums. Tas bija nedarbs, ko es atceros uz sitienu, kas man šķiet, nerunā sliktas lietas par saviem skolotājiem. Kuri tev dod labas lietas. Vismuļķīgāk iztērētā nauda. Cerēs tādu gadījumu. Vismuļķīgāk iztērētā nauda. Man ir daudz, vispār man mēdz būt tāds netikums, veikt impulsīvus pirkumus, tad, kad ienāk kaut kāda naudiņa, tad es varu nopirkt nepaskatoties, teiksim, man bija viens gadījums, kas beigās gan atrisinājās labi, bet es uzdāvināju mammai uz jubileju biļets uz Romu, nepaskatoties, kuras tās biļetes pērku, un tas bija kaut kāds trešās puses kantoris, un kas negarantē, ka tu vispār tā kā nokļūst līdz tai Romai. Tāds ļoti impulsīvs pirkums, dārgs arī, bet vienkārši iegāju, atradu, forši, Roma, maucam. Bet mēs beigās nokļuvām līdz tai Romai. Tā ir tā labā ziņa, ka tur nebija nekāds sarežģījumi, tomēr beigās tā kā laikam tas nav pareizi atbildes jautājumu. Nē. Bet man ir daudz tādi izgājieni, muļķīgi pirkumi, jā. Es vienkārši nepaskatos varbūt, es vienkārši uzreiz pērku. Es neizlasu. Spontānais pircējs tas. Jā. Es biju kādreiz tāds. Man liekas, tu ritīgi esi tāds džeks. Es esmu ritīgi. Naudim patīk mašīnas mainīt un dzīvesvietas mainīt, vai ne? Labi, es lētu spontāns. Kristīnī, paklausīsimies vienu no jūsu skaņdarbiem. Palaid vaļā. Forši. Palaižam vaļā tās mans. Palaižam vaļā. Mēs būsim vēl apakaļ. Es kautrī apsēžos un ņemu klēpī domas savas, kādi tā. Tā vienkārši mēs, viens otram blakus, pārmīsim vārdus. Šodien man blakus. Dziesmu autori, dziedātāji, samtainās balss īpašniece, mamma, šobrīd arī kora vadītāja, daļa no kaut kaili, meitene ar putniem, Kristīna Bāža. Sveiciens vēlreiz. Kas tikko pieslēgušies. Jā, mēs esam nonākuši pie nākamā jau jautājumu. Tas nopietns jautājums. Tu esi premjerministre. Kas ir pirmā lieta, ko darītu? Ja tu jebko. Nē, Bāc, man ļoti sliktas domas galvā nāk. Saki. Nē, premjers jau gluži par šādām lietām neatbild. Ja es būtu premjers, Jā. Es droši vien atlaistu Saeimu, sāktu visu no nulītes. Ļoti labi. Un vienkārši savāktu vislabākos, tiešām cilvēkus, kas grib strādāt valsts vārdā. Nevis priekš sevis, jā. Un citu savu, oligārhu vārdā. Protams, jā. Nolasīt labāko komandu, Tieši pareizi, tāpat kā savā grupā. Precīzi. Tā ir. Ja tev būtu super varoņa spējas, kādas tās būtu? Un ko tur tam darīt? Es noteikti lidotu. Tā kā nekur tālāk par tiem putniem es netiku. Bet tā man superspēja noteikti būtu lidošana, jā. Es nezinu, ko man tas dzīvē diži daudz dotu, šī superspēja. Bet, es kaifotu, ja es varētu lidot, jā. Tu stukmaņiem varētu nokļūt ātrāk. Jā, tā varētu būt man superspēja. Tā ir ļoti labi lidošana. Lidot visu laiku. Visu laiku. Nebūtu nevienu koncertu, visu laiku lidot. Ar saviem putniem kur kopā. Viņi ir gaisā atkal. Un tad ornitologi varētu vērot tevi. Jā,
Jā, re. Ja mēs iztēlojamies tādu laika kapsulu, kādu tu sevi redzi pēc 10 gadiem? Kāda izskatās Kristīna pēc 10 gadiem? Bruno jau pieaudzis, ir ticis palicis vecāks vīrs plakām. Noteikti ir daudz sirmāku galvu, kā man ir šobrīd. Es ceru, ka viedāku, es ceru, ka priecīgāku, es ceru, ka darbīgāku. Vēl darbīgāku, jā, jo es esmu ļoti paškritiska un es gribu darīt arvien vairāk. Un es ticu, ka pēc 10 gadiem jau, es ceru, ka es turpināšu koncertēt. Es arī ceru, ka mans vārds Latvijas popmūzikas pasaulē būs tā, kā saka, nostiprinājies, un cilvēkiem vairs nebūs jautājumi, redzot man ēterā, kas tā pa meiteni un kas tās pa dziesmām, neviens īsti nezinu. Es domāju, ka pamazām jau tā kā cilvēki sāk iepazīt, bet var just, ka arī tādā koru karos var just arī, ka cilvēkiem ir. Bet tieši tāpēc es tur esmu, vai ne? Savā ziņā. Tagad zinās, to auditoriju aizskart, vai ne? Kopumā, jā, es ceru, ka es kļūšu par labāku cilvēku un ka es būšu priecīgāka, jā, pa dzīvi un bagātāka. Ne tikai finansiāli, bet garīgi finansiāli. Jā. Es kā vienmēr saku jā, es gribētu, kad es tā manifestēju. Mašīnas, mājas, visu būs laiku. Man tas džips beidzot arī. Būs tas džips, jā. Tu džipa meiteni, gribētu džipa braukt. Es gribu Volvo džipu. Es gribu Volvo džipu. Jā. XC90. Nezinu. Lielāko? Lielu Volvo džipu, jā, stabils. Dīdzi, tu dzirdi? Sveiciens Bordeaux. Jā. Es tāds ārpus manas struktūras jautājumu. Es domāju, kā jums ar diviem mūziķiem ir būt tā kopā dienu sacerēt, komponēt, Dīdis vēl producēt tavs izskaņdarbs, un viņš vēl ir ar Kris Noā kopā vēl spēlē. Arī ļoti lielā grupā, tāpat kā kaut Kaili. Jā. Traģiski, tu saki? Ļoti, ļoti grūti, bet man šķiet jau kopš brīža, kad mēs sākām dzīvot kopā, mēs izvēlējāmies to ceļu, un mēs ļoti cieši kopā dzīvojām jau no pašiem šovu sākumiem. Jā. Līdz ar to, tas ir tāds ļoti sarežģīts modelis, bet tad, kad mēs kopā atopamies uz skatuves un saskatāmies, un tad tai brīdī mēs saprotam, ka tas ir to vērts, jā. Tajā brīdī ir šis te aizkustinājums, un tu saproti, cik skaisti tomēr ir iet kopā šo ceļu, nevis darīt to vienam pašam. Jā. Un mums tāds in-house uzņēmums, un tā forši, mēs daram visas lietas kopā, un mums tīri labi sanāk, bet atrast to veidu, kā sadarboties, un kā nestrīdēties tik daudz, un kā tomēr, tas prasa laiku, un šeit nav neviena rokas, es tev saku, šeit vajag un nav neviena rokas grāmata vēl uzrakstīt, kā būt pārim attiecībās, kas abi ir mūziķi, un abi ir lielu ego, un ļoti jūtīgi. Līdz ar to varbūt mēs būsim tie pirmie, kas uzrakstīs to rokas grāmatu. Visiem mūziķiem, kas dzīvo kopā. Kā ar to managing my life with musician. How to be with a musician. If you're a musician yourself, you know. Tā būtu ļoti laba grāmata. Labi, Klau, uz pašām nobeigumu. Kur mēs tuvākajā laikā parastie cilvēki mēs neesam Dīdzis, mēs tev nevaram. Nē, tādā ziņā ne Dīdzis, kur mēs, ja tu neesi Dīdzis, kur mēs tev varam satikt? Tuvākais ir šo svētdienu TV ekrānos, karu raidījums. Tad mums būs jauna dziesma 26. martā, un tad, protams, visi ir laipni gaidīti 22. aprīlī koncertzālē Palādījum, kur būs kaut Kaila koncerts. Jēj! Būs kolosāli, es visus aicinu. Es dzirdēju ļoti, es, diemžēl, nebiju uz beidzamo koncertu. Tagad man vairs nav izvēles. Tā ir otra diena, tev nav varianti. Tev nav otra dienā koncerts. Man vairs nav atpūta. Kādā izbeidz. Es dzirdēju ļoti labs atsauks, līdz ar to es tiešām iesaku aiziet. Man drauga bija. Draugi, kas mūsu kopīgi draugi. Jā. Mums ir viena tie paši draugi beigās. Bet mēs netiekamies. Bet mēs netiekamies vispār, ne. Mēs tieši ar tevi spriedām, ka mēs satikāmies, kad mēs pēdējo reizi esam, es neatceros. Tā tikai... Tā čau līmenī gan jau kaut kur nesen, bet... Labi skatuvē. Uz atvedām tāds skaņdarbs, ko tu pēdējā laikā klausies diezgan bieži. Vispār, ja tu man jautā, tad pēc šiem garajiem koru mēģinājumiem es mēdzu braukt klusumā, jo man ļoti patīk tiešām baudīt klusumu tad, kad ir bijis intensīvs laiks, bet man pēdējā laika top dziesma noteikti ir Messi.
Lola Young, Messi. Es pilnīgi ar tevi esmu tur, jā. Tu vēlies to pilnu stāstu par Messi, vai mums tam nav laika? Mums ir 20 sekundes. 20 sekundes, nē, vienmēr sakot, spēlē vienā izlaidumā šo dziesmu ar grupu un nospēlēja necenzēto versiju, un rektors bija ļoti dusmīgs par to, ka es atļaujos palamāties, izlaidumā tomēr ārstiem. Lai skan Messi cenzētā versija. Šobrīd lai skan cenzētā versija. Kristīna, liels tev paldies, ka atnāc. Paldies. Es novēlu jums veiksmu ar grupu, tev pašai personiski arī kļūt, kā tu teici, pēc 10 gadiem vēl viedākai. Paldies. Laimīgākai un vēl bagātākai. Paldies. Paldies tev. Paldies, tiekamies. Čau.